Čau, te Andris no Atvasēm, un atkal esam atraduši uz Kurzemi Farmet sējmašīnu un uztaisīsim nelielu video apskatu. Tātad mums ir 4 metri lokāmā sējmašīna ar 6000 litru tvertnes tilpumu, kas ir dalītais proporcijās 60/40. Mums ir 2 rindu priekšapstrādes disku modulis ar minerālu mēslu iestrādi, kā arī mums ir šajā saimniecībā atrasta sējmašīna ar maināmo priekšapstrādes moduli, kur mums arī ir striptila versija. Tālāk, attiecīgi, kad mums ir striptila versija, mēs šobrīd strādāsim šeit, piemēram, uz 15 centimetriem, bet sējot, piemēram, rapsi, mēs varam šos klamburus šeit pacelt augšā, ar skrūvi pievilkt, pārbīdīt šo sējaparātus, un, piemēram, ja mēs vēlamies, mēs varam galvā atslēgt katra otro sējaparātu un sēt, teiksim tā, ka disks iet taisnajā skalta striptilā, līdz ar to mums būtu, piemēram, 30 cm rindas ar rapsim, ko mēs varam dabūt. Mēs varam dažādi operēt ar šīm iespējām. Mums ir Digitrol X-Line moduls virsū. Tie ir gan sēklvada plūsmas sensori, gan arī sēklas skaitītājs. Respektīvi, mēs varam kalibrēt kā pa vecai modei, piemēram, šeit, ja, kur arī ir ļoti ērti tikt klāt, jo mums ir modulārā tipa sējmašīna. Mēs tiekam šeit klāt, nospiežam polu, nosveram kilogramus, bet mēs arī varam vienkārši mūsu datorā ievadīt vēlamo sēklas skaitu uz kvadrātmetru, un šie sensori mums katram sējaparatam to saskaitīs. Šie Digitrol sensori ļoti precīzi. Viņi mums rāda gan, kad ir sēkla vaļā, protams, ciet, un arī, kad tūlīt būs ciet, kad mainās jau kaut kāda padeva. Līdz ar to mēs laicīgi varam zināt, kurā sējvadā, piemēram, notiek kaut kāda aizprostojuma un laicīgi tos novērst. Lielās riepas 420, 65, R20. Riepas ir izvietots pamīšs, un viņas ir saskrūvēts kopā tā, kad 3 skrūvs ir kopīgi uz 2 riepām. Attiecīgi, ja mums ir kaut kas jāmaina vidū vai kur mums ir salīdzinoši ērti tik klāt, jo viņas nav izvietots uz vienu asi, un arī mums ir ļoti liels saskarsmes virsmas laukums. Šīm Farmet Falcon Pro sērijas sējmašīnām ļoti būtiski ir un ļoti liela priekšrocība tās, ka tās ir modulārā tipa sējmašīnas. Tā ideja ir tāda, ka mēs viņu saliekam praktiski tā kā Lego. Mums ir tvertne, ko mēs izvēlamies, 4000 litri, 6000 litri, 8000 litri ar minerālu mēsliem vai bez minerālu mēsliem, dalītā vai parastā. Un tad mēs, piemēram, varam izvēlēties priekšapstrādi, un arī mēs varam sējaparāts izvēlēties un salikt. Un kā arī, protams, šajā versijā mums vēl arī ir siksēkla kaste. Un tas, ka mums ir šī modulārā tipa sējmašīna, tas nozīmē, ka mums ir pastiprinātā tvertne, kas kalpo tā kā rāms šai sējmašīnai. Un mums ir ļoti brīvi un ērti daudz vietas, kur tik klāt, un ļoti daudz operatoru to novērtē. Šeit mēs varam ļoti brīvi pieiet klāt, mēs ļoti brīvi tiekam klāt pie spolēm, pie kalibrācijas. Šeit arī nāk sēklvadi, kurus mēs varam viegli attaisīt vaļā un iztīrīt, ja mums ir kaut kas nepieciešams pie paša tvertnes jau. Šī sējmašīna mums ir aprīkota ar 300 litru elektrisko siksēklu kasti. Mums ir iespēja sēt kā klasiskajā variantā, pieņemsim, jā, kaut kādas gliemežīnas vai ko, ka mēs varam tos izdalīt ārā pa šiem izpūtējiem, jā, izkliedi, un opcija ir arī, ka mēs varam to siksēklu kasti palaist katrā sējvadā. Piemēram, tur mēs varam kaut kādus mikroelementus, starterus, kas mums ir nepieciešami labai sēklas dīkšanai palaist, tā kā opcijas mums ir daudz. Šīs reizes mums ir noslēpts eļas radiators ar silto gaisu, ko mēs pūšam iekšā sējvados. Tas nozīmē, ka mums sējvadas laiku tiek uzturēti sausi, kad veidojās kondensāts un ir, piemēram, kaut kāda materiāls, kas ir arī mitrāks, tad attiecīgi mums ir mazāks iespējas šo sējvadas nosprostot. Dziļumu priekšapstrādes sekcijai mēs liekam ar šīm starplikām. Šeit mums arī ļoti smuki uzzīmē tabuliņa, cik katrai krāsai attiecīgi, cik tie ir centimetri. Sējaparātam aizmugurē dziļumu mēs iestatām ar šo tapiņu, nolaižam lejā sējaparātu un ieliekam vēlamajā ciparā. Pa lielam sākumā, kamēr sēdiski jaud, mums arī tie skaitļi atbilst tam, kas ir dabā. Pēc tam nākotnēm tad jāsāk sekot vairāk līdz dziļumam. Sējaparātiem ir tā, ka mums ir elastomēra aizsardzība, kas ir rokām, ja?
Un tad mums ir arī cilindrs, kas mums nodrošina spiedienu uz sejaprātu līdz 250 kg uz sejaprātu. Kā jau iepriekš minēju, šī sejmašīna mums ir aprīkota ar 2 priekšuzturādes moduļiem, 2 diskiem ar atsevišķu diskrīnu minīšu iestrādēju un arī striptilu versiju ar kaltiem, ko mēs varam strādāt līdz 25 cm dziļumam. Nomainīt šīs iekārtas dabā mums ir ļoti vienkārši, kā jūs redzat. Mēs varam kādu veidu pacēlāju tehniku vienkārši pacelt, piebraukt klāt, uz 4 skrūvēm piestiprināt. Un mēs varam ļoti ātri nomainīt no minimālās apstrādes sejmašīnu uz tiešās striptilu, jeb saucamās versijas sejmašīnu. Tvertne mums ir zemspiediena, vāki mums ir blīvējumi, metāla vāki. Tas mums praktiski dod 2 lietas. Tas dod to, ka tajā brīdī, kad mēs nokalibrējam sēklas materiālu un mēs izsējam sēklas materiālu, mums mainās spiediens uz sēklas spoli. Bet šis spiediens tvertnē mums dod to, ka mums saglabājās vienmērīgs spiediens uz sēklas spolīt, un mēs saglabājam to sēklas skaitu, kas ir jāizsēj pilnīgi precīzi līdz pašām beigām. Un arī tas spiediens mums palīdz arī tai materiālām vieglāk plūst ārā. Šī jaunā sejmašīna ir aprīkota ar antenu uz sejmašīnas. Mums nāk šāds brīnišķīgs ekrāns, Apple iPads, kuru mēs varam izmantot arī izņemot no kabīnes ārā. Mēs varam viņu, šeit smuku uzlikt uz rokas turētāju, aiziet pieņemsim līdz sējas kalibrācijai, un mēs kā arī ap pogu varam palaist sējas kalibrēšanu, kā arī šeit no ekrāna mēs varam nospiest pogu un to izdarīt, kā arī ievadīt vēlamo sēklu skaitu uz kvadrātmetru. Šeit, piemēram, mēs varam redzēt kilometru stundā, ventilātoru apgrieziens apskatos hektārus, nobrautos kilometrus, attiecīgi katrai spolē griešanās ātrumu. Mums ir dažādas spoles, sēklai, minerālu mēsliem, devas, ātrumu, procentus. Mēs arī varam redzēt, cik mums iekšā ir materiāls, ja mēs esam, piemēram, sākotnēji ievadījuši, cik mēs esam iebēruši materiālu. Tad diezgan precīzi viņš pēc tā mums atskaita. Kā arī, protams, mums ir arī līmeņa sensori, un tad arī līmenis mums parādās, ja nokrīt līdz kritiskajiem. Marķierus varam regulēt. Ir šeit visi sējvada sensori mums parādīt. Zaļā krāsā, protams, viss ir kārtībā. Dzeltenā krāsā brīdī, kad drīz būs ciet, kad veidojas kaut kāds jau sablīvējums. Sarkans, kad ir ciet, tad mēs redzam attiecīgā numuru un varam aiziet aizmugurē to iztīrīt. Šo rudens sezonu sējot, veicot demonstrācijas pasākumus, ļoti laba lieta, ko pats uz sevis arī pārbaudīja. Tas ir tas, ka šai sējmašīnai minerāla mēsliem ir nevis parastā spolīte, kas iet kaut kādā ķīlī un tur apakšā parasti notiek sablīvējumi, bet mums iet visā tvertnes garumā, kas ir minerāla mēsla tā daļā šneks, ja vītne. Un šeit mēs no traktora aizmugurs arī, labi, šeit mums siksākla kas traucē, bet ja viņi nebūtu, mēs varam redzēt, ka šī asis griežās. Tas ir tāds indikators mums. Un arī, piemēram, ja kaut kāda ļoti slikta partija gadās, man sanāca tā pašam, bija tā, kad nosprūd tie minerāli mēsli, tad vienkārši mēs varam šeit uzlikt kaut kādu atslēgu virsū, mēs viņu vienkārši varam ar vāru pagriezt, un mēs varam to kankalu dabūt ārā, vienkārši viņu tur samalt un turpināt strādāt. Mums nav tur baigi daudz jākas ārā un jārokās pa tiem minerāli mēsliem, lai tik līdz tai mazai spolītei. 2 disku sējaparāts iekšā ar tīrītājiem un mēlīti, klasika, aizrausējs dari, regulējumi. Šos diskus mums ir iespējams regulēt, piemēram, mēs varam viņus palaist dziļāk. Šajā saimniecībā mēs ar striptilu tieši sējām šajā sezonā rudens kviešus un vilkām ar šo traktoru klāsu Axion 850. Tā kā jaudas pretestība dēļ tā, ka šis kalds mums ir taisns un šaurs, mums ir nepieciešams salīdzinoši maz.